Labvakar, un jaunākais sportā līgo vakarā pasaules kausa turpinās futbolā. Šodien vēl otrā kārta, un šonakt Portugāla pašlaik spēlē pret Uzbekistānu, un pirmā puslaika vidū 2-0 arī Ronaldu ir gūs vārtus. Bet Argentīna ir uzvarējis vakar jau Austriju 2-0, un abi panākumi Lionel Messi kontā. Argentīnas līderis gan pašā sākumā nerealizēja 11 metru sodu sitienu, bet vēlāk tomēr gūta 2 vārtus. Jau viņam 5. panākums šajā turnīrā, visi Argentīnas gūtie vārti un 18. karjerā pasaules kausa fināla turnīros. Tas ir jauns rekords. Līdz šai spēlē bija 16, tikpat cik Vācijas futbolistam Miroslavam Klozem. Argentīnai otrā uzvara un komanda jau oficiāli tikusi play-off. Francija Irāku 3-0 un 2 panākumu šajā spēlē Kylianam Mbappé un tāpat vārds Dembelē. Mbappé jau 16. vārtu fināla turnīros karjerā un visas iespējas pārspēt Messi rekordu, viņš tomēr ir daudz jaunāks. Norvēģijas Senegāla 3-2, 2 panākumu Norvēģijas līderim Erlinam Haalandam, viņam tāpat kā Mbappé jau 4 gūtie vārti 2 spēlēs turnīrā. Norvēģijai, tāpat kā Francijai, otrā uzvara un komandas nodrošinājuši tiesības spēlēt play-off. Liela prieka atkal Norvēģijas līdzutējiem, izlases tiešām ir kaujaspējīgi un daudz paredz, ka tā tiks visai tālu. Daži pat prognozē iespējamu pusfinālu sasniegšanu, redzēsim. Jordānija Alžīrija 1-2, pirmā uzvara turnīrā alžīriešiem, vēl ir iespēja pat tikt play-off. Kas neparastāks, Pīle vārdā Merlina tikusies ar Meksikas prezidentu Klaudiju Šeinbaumu. Pīle Merlina kļuva slavena pat, kad kopā ar Meksikas faniem īpašā ietērpā apstaigāja Mehiko pilsētu un kļuva par nacionālās izlases talismanu. Uz tikšanos Pīle uzaicināja kopā ar viņas saimnieci Karlu Gomesu un viņas ģimeni. Jā, un tagad tenis. Viss gatavojas Vimbldonai. Kvalifikācija sākusies. Darja Semeņistē šodien uzvarēja Čehietānu Siskovu pirmajā kārtā 7-6, 1-6 un 7-5. Bet Aļona Stapenko šonadēļ spēlē Izburnā, rīt otrā kārta pret ungārieti Pannu Udvardiju. Vēl citi jaunumi tenisā. Kāds gluži vai antirekords slavenajai ASV tenisistei Venusai Viljamsai, BC pasaules reitinga līderi zaudējis arī Bad Homburgas turnīra ievadā Vācijā 2-6, 6-4, 6-7 rumānietei Irinai Kamēlijai Begu. 46 gadus vecā Venus pēdējo reizi vienspēlēs uzvarējis 2025. gada vasarā. Viņa spēlēs gan samērā reti, bet jau 11. zaudējums pēc kārtas. Šogad Vimbldonā viņa aizdīs dubultspēles kopā ar māsu Serēnu. Bijušai Vimbeldonas čempionei un olimpisko spēļu finālistei Čehietei Marketei Vondrušovai par antidopingu noteikumu pārkāpumu piespriež 4 gadu diskvalifikāciju. Pērnā gada decembrī pie viņas ieradās pārbaudītāji, bet Vondrušova atteicās nodot analīzes, un šāda rīcība pielīdzinām pārkāpumam par dopingu lietošanu. Pats sportists skaidro, ka atteikuma iemesls bija stress, nestabilais psiholoģiskais stāvoklis, kā arī bažas par savu drošību. Latvijas U20 izlases basketbolisti gatavojas Eiropas čempionātam. Otrā uzvara pēc kārtas pārbaudas spēlē pret Gruziju šodien 97-59. Par to Andris Auziņš. Latvijas vīru junioru izlase pēc 7 gadu pārtraukuma šovasar atgriezīsies elites divīzijā. Jāņus mūsu U20 izlase varēs sagaidīt labās noskaņās. Šodien Aināra Zvirgzdiņa trenētā komanda Gruziju uzvarēja ar 97-59. Vien pēdējā ceturdaļā ielaižot vairāk par 12 punktiem. 23 punktus guva kapteinis Rolands Šulcs. Tev tomēr tā pieredze veču basketbolā Latvijas-Igaunijas līgā tā ritīgi nāk par labu, ka tev vienkārši ir vieglāk pret vienaudžiem spēlēt. Skatoties, kāds bija 18, un tagad es jūtu to atšķirību. Ķermeņi ir vājāki šeit, un es, manuprāt, šo sezonu daudz ko apguvu, un šis man šeit ļoti palīdz šobrīd. Vakar Gruzija mūs iespēja uzvarēt ar 96-69. Latvijas U20 izlases sastāvā ir vairāki basketbolisti, kuri pērn no 18 līmenī Eiropas čempionātā aizkļuva līdz pusfinālam. Tev ir tāda ticība tam, ka šī vasara var būt līdzīga pagājušajai vasarai? Jā, kad pagājušajā gadā mēs ar tiem lēšiem nocījāmies, uzvarējām arī vāciešus, tad arī sapratu, ka viss iespējams un vienkārši jātic un jāstrādā. Treneri atļauj tagad arī Jāņus nosvinēt? Teicu, lai forša līga. Spēcīga U20 izlase Latvijai arī dāmām. Elites junioru čempionāts šogad jūlijas sākumā Lietuvā. Junioras kārtējā pārbaudas spēlē apspēlēja Ukrainu ar 82-77. Latvijai uzvaru galvenokārt atnesa milzīgais pārsvars cīņā par atlākušajām bumbām. Basketbols ārzemēs, Spānijas līgas fināls un NBA basketbolā ir gadāms kāds ļoti vērienīgs darījums, kas oficiāli gan vēl nav apstiprināts.
Kā ziņos Ziemeļamerikas mēdī, NBA superzvaigzne Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks apjomīgā maiņas darījumā tiks aizmainīts uz Miami Heat. Darījums vēl nesot oficiāli apstiprināts, tam līdztekus ir vēl citas maiņas un Milwaukee papildu izvēles tiesības NBA gaidāmajā draftā. Spānijas ACB līgā bija trešā finālspēle cīņā par titulu un Valencija uzvarēja Barcelonu viesos 88-80. Sērijā tagad viņa labā 2-1. Džins Montero no Dominikānas Republikas gūta 29 punktus uzvarētājiem, Gruzīns Tornika Šengelī 25 Barcelonai. Lai iegūtu titulu, kādai no komandām jāuzvar 3 spēlēs, tātad atlicis solis no titula Valencijai. Un visbeidzot, jau jaunedēļ Rīgā Eiropas čempionāts volejbolā jaunietiem U18. Tur spēlēs arī Latvija un turpina par gatavošanos Andris Auziņš. Eiropas U18 dāmu čempionāta fināla turnīra volejbolā Latvija rīko kopā ar Lietuvu, bet visas izšķirīgās medaļu spēles norisināsies pie mums Rīgā. Latvijas jaunietis savu debiju fināla turnīros redz kā lielu skatuvi, kam treniņos svīdušas mēnesi katru dienu. Sanāca diezgan stipra grupa šogad. Jā, mums tiešām mērķis parādīt labāko spēli, jo arī ļoti daudz meitenes grib startēt ārzemēs. Mums ir 2 spēlētājas, kuras tika iekļautas arī lielajā sieviešu izlases kandidātu sarakstā, un tas jau parāda, ka šeit ir nākotne. Bet es domāju, ar pašpārliecību mums ir viss kārtībā. Mēs zinām, ka būs stipras meitenes, bet mēs arī esam stipras. Līdz Eiropas čempionāta sākumam Latvijai vēl šajā nedēļas nogalē 2 pārbaudas spēles pret Grieķiju, bet fināla turnīrs sāksies 1. jūlijā. Jā, tā tie jaunumi līgo vakarā, lai visiem lustīgi līgošana, tad tiksimies rīt un par gaidāmo laiku, tad Ilze Skudra. Vislabāk! Labvakar laika ziņās. Jāņi ir svētki, kurus visbiežāk svinam ārpus telpām. Līdz ar to ir svarīgi noskaidrot, kādi laikapstākļi gaidāmi. Aplūkojot vēsturiskos datus, visaugstākie Jāņi bija 1992. gadā, kad Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz 0,7 grādiem. Un šis ir arī nacionālais 24. jūnija augstuma rekords. Vissiltākā Jāņu nakts bija 2021. gadā. Savukārt vismitrākā Jāņu nakts bija 1997. gadā. Visbiežāk Jāņu naktī līst Kurzemes pusē, vismazāk Latgalē. Bet par to, kādi Jāņi tad gaidāmi šogad. Šogad Jāņos nelīs, tomēr nakts gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Gaisa temperatūra nakts gaitā pazemināsies līdz 9-13 grādiem, piekrastē 14-16. Jāņu diena lielākoties būs mākoņaina, tomēr dienas gaitā brīžiem debesis skaidrosies. Daudz viet ik pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Un dienā gaisa temperatūra no 19 līdz 23-24 grādiem. Rīgā Jāņu nakts būs bez nokrišņiem ar nelielu mākoņu daudzumu. Un gaisa temperatūra 12-14 grādi. Jāņu diena iesāksies mākoņaina, tomēr dienas gaitā debesis Rīgā skaidrosies. Ik pa laikam gan ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Un Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 20-22 grādus. Pēc svētkiem laiks kļūs siltāks, brīžiem pat karsts. Un ik pa laikam ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Lai jums lustīga līgošana!